Labdien visiem raidījumā starp mums meistariem runājot. Es joprojām esmu Olga Zeltiņa un pavadīšu ar jums šīs minūtes, sekundes vai stundas. Pirmām kārtām gribu pateikt jums paldies par izstādi Baltic Beauty 2013, kur es pavadīju brīnišķīgo laiku kopā ar jums, tāpēc, ka jūs apciemojat mani standā Nice Cosmetic. Otrais, ko es jums gribu pateikt, pagājušajā reizē es jums rādīju ieskatu vintage dizaina modelēšanu, jeb veidošanu uz nagiem. Tas bija multidizains, pēc kura es saņēmu daudz vēstules, un vēstules vēstīja par to, ka jūs gribat redzēt, kā veido karaliskos akmeņus. Tātad tagad būs saldais ēdiens, tie būs karaliskie akmeņi uz manas modelītes nagiem. Nebīstaties, jo manai modelītei nagi ir gari, bet šo dizainu var veidot gan uz gariem, gan uz īsiem nagiem, tā kā man, ja? Jeb gela lakas pārklājumu. Tātad gan uz gela, gan uz akrila, gan uz gela laka pārklājumu un pačukstēšu pa kluso arī uz parastās laciņas var. Neturēsies tik ilgi, bet var. Lūk, un tagad, ko mēs daram kā parasti, ķeramies pie darba. Tātad lūdzu rociņu. Lūk, šeit man jau ir uzmodelēti gela nagi un pārklāti ar finišu pārklājumu. Tātad vintage dizainu mēs varam taisīt uz finiša pārklājumu, uz spīdīgas kārtas, nekas nav jābafo uz gela nagiem, tāpat tās akrilam, un uz pilnīgi saveidotiem nagiem uz gelakām, uz spīdīgās kārtas. Šajā gadījumā es veidošu karalisko akmeni, lūk šādu, es nezinu, cik daudz jums kamera spēja parādīt, es viņu veidošu ar magnētisko gela laku. Lūk, ar rotiņu uzlikšu pa vidiņu tādu punktiņu, kur man būs veidosies akmens. Tādā kārtiņā un lieku klāt magnētiņu. Pielieku klāt magnētiņu šādā gadījumā slīpi un dabūšu šādu efektu. Pilnīgi akmens efektu un lieku lampā uz 20 sekundēm. Kā jau es minēju citos raidījumos, man ir kombinētā UV LED lampa, kura strādā ļoti ātri. Nevis man viņu jāgaida, bet viņa gaida mani. Tālāk, ko es izmantošu, tas būs vintage gels. Vintage gels ir paredzēts tikai un vienīgi darbam ar foliju, veidojot šo vintage dizainu. Viņš ir izveidots tādā veidā, lai pēc 10 sekundēm LED lampā viņš dotu šo pareizo lipīgo slāni, kas norāv foliju nost. Un pēc minūtes parastajā UV lampā. Tas ir ļoti svarīgi, jo ir tā kā citi gēli, kur, lai dabūtu vintage efektu, ir jāgaida 6 vai 8 minūtes, un es uzskatu, ka tas ir ļoti neinteresanti, tāpēc šīs gēls ir ātrs 10 sekundes LED lampā un viss notiek. Tā, mani rociņi jau sen ir kārtībā, lūk, viņi ir iznākusi no lampas, un es noņemšu lipīgo slānīti. Lūk, viss. Un tagad ar vintage gēlu es zīmēšu tādu kā ietveriņu. Ļoti vienkārši. Apkārt. Un tagad es uzzīmēšu dizainu tādu. Lūk šādi.
Tagad es uzzīmēšu otro pusīti, pagriežot nagu otrādi. Jo citreiz tā ir vieglāk. Jums pašiem jāsaprot, kā jums ir vieglāk. Un sanāk it kā tas pats, tikai uz otru pusi. Te uzzīmēšu ietvariņu vēl vienam akmentiņam. Savienošu kopā. Savienošu šeit vēl. Un liekam lampā uz 10 sekundēm, bet šeit ir tā uzmanība. Ieliekam lampā un tad slēdzam 10 sekundiņas. Parastajā lampā uz 1 minūtiņu. Tad mēs ņemam vintage foliju. Šajā gadījumā man jau viņa ir salikta un sagriezta pa maziem gabaliņiem. Es ņemšu sudraba foliju. Un lūk, ko mēs darām? Ar nespīdīgo pusi, nevis ar tā kā pareizo labo pusi, bet ar kreiso pusi mēs liekam pie naga. Liekam klāt, stipri piespiežam vienu pusi, otru pusi, ļoti, ļoti stipri piespiežam un plēšam ļoti ātri nost. Pavirzamies zemāk, jo mēs nevaram aptvert ar vienu savu pirksta spiedienu visu nagu. Atkal spiežam un raujam ātri nost. Paņemam tur vietiņu, kur vēl neesam atspieduši foliju. Atkal ļoti stipri piespiežam un asi raujam nost. Un atkal šo sāniņu ļoti piespiežam un raujam nost. Paskatāmies, ja kaut kur drusku palicis, neatspiests, atkal tieši to pašu daram. Lūk, šādi. Un varbūt šeit stūrītī. Tā, redzīt, ļoti stipri piespiežam un noraujam nost. Lūk, izskatās tā kā tāda maza tieva drātiņa, kura ir sudraba krāsiņā. Tagad šajā brīdī mēs pārklājam šo nagu vai nu ar UV topu, vai nu ar Unishine Plus. Tas ir gel lakas pārklājums. Tā kā viss vienā. Mēs pārklājam, lai folija vairs nekustētos, lai viss notiktu, lai tas dizains būtu nekustīgs. Lūk, šādi pārklājam un liekam lampā, burtiski piefiksējot uz 20 sekundiņām. Man ir maziņš brītiņš, ja? Es jums varu arī pastāstīt par foliju. Redziet, kā man noderēja tipšu kastītes. Šeit es esmu salikusi foliju, jo, ja runa iet par akmens veidošanu, mēs varam viņu veidot no jebkā. Ļoti labi akmens veidošanai izmantot šādus folijas, kuri ir hologrāfiskie. Lūk, šādi, kuri ir hologrāma. Vienkārši fantastiski izskatās, bet zeltu, sudrabu un bronzu mēs parasti izmantojam akmens ietvarā. Krāsaino mēs izmantojam arī, krāsaino parasto vai kas ir ar pārējām, mēs izmantojam gan kā akmeņus, gan kā puķu apvalciņus vai vienkārši kaut kādus elementus. Tur ir ļoti, ļoti daudz visādas iespējas, tā kā tiešām darbs ir ļoti, ļoti interesants. Lūk, tālāk, rociņa man ir ārā,
Šeit no Unišaina Plus ir lipīgais slānis. Ja es lietotu UV topu bez lipīgā slāņa, tad man lipīgais slānis nebūtu. Bet šobrīd tas man neinteresē, jo es turpināšu veidot akmeņus. Un noteikti jums mājās krājumos no veciem labiem laikiem ir palikušas gan visādi sudrabiņi, spīdumiņi, visādi brīnumiņi. Kur tāpatās kā man šeit. Es paņēmu drusku šos spīdumiņus. Kur vēl man ir šādi aplīši, ko es varu izmantot kā akmeņus. Sešturīši, gliterīši, viss da jebkas šajā gadījumā der. Un tagad es, lai turpinātu savu darbu, paņemšu Nice LED gēlu, ar ko es strādāšu. Es uzlieku šeit pa vidu LED gēlu un šajās vietiņās arī uzlieku LED gēlu. Un te uzlikšu tādu spīdumiņu. Šeit uzlikšu apaļo akmentiņu. Te uzlikšu vēl vienu. Un pateicoties tam, ka man apakšā ir LED gēls, viņi vienkārši pielips klāt, polimerizējoties. Šajā gadījumā atkal variet ielikt lampā, vai nu uzreiz pa virsu uzlikt gēlu. Tādu milzīgu pili. Šādā veidā arī veidojās karaliskie akmeņi. Es nezinu, vai uz kamerā varat redzēt, kā viņi mirc un laistās. Tūlīt es viņus polimerizēšu. Piemēram, pirms polimerizācijas var arī pagriezt rociņu tā, lai viņi vēl formējās un izveidojas, kā jums patiek, un liekam lampā 30 sekundes. Tātad laiks ir pagājis, ņemam roku ārā. Lūk, šādi izskatās šobrīd. Un vēl es pārklātu viņus visus plānā kārtiņā vai nu ar Unišain Plus, vai nu ar parasto UV topu bez lipīgā slāņa. Un vēlreiz lampiņā, 30 sekundiņas. Ņemam rociņu ārā. Un ar Wiping Solution es notīru. Nu, lūk, un tagad jūs varat redzēt, šeit akmeņiem iekšā ir izmantots drusku citi spīdumi, cita krāsiņa. Šeit akmens izskatās šādi. Un te ir otra rociņa, kura jau bija iepriekš uztaisīta, tā bija tapusi izstādē. Te ir vēl savādāki akmeņi un arī vintage apkārt dizains izmantota arī bronzas krāsas folija. Lūk, šādi izskatās. Un principā tas ir viss. Nagi ir gatavi. Tātad darbs ir padarīts. Es ticu, ka jūs visu sapratāt, ko es jums rādīju, bet, lai jūs iepriecinātu, es izlēmu veidot speciāli priekš jums, mani mīļie skatītāji, sekotāji, atbalstītāji, komentētāji un, kā es jokoju, draugi un radi. Lūdzu, priekš jums būs 22. novembrī iespēja apmeklēt apmācību, kā veidot vintage dizainu, kur es praktiski jūs strādāsiet uz tipšiem, kur mēs skatīsim dažādas krāsu kombinācijas, salikumus, izvilksim tievas trīpiņas, ierulēsim un izrulēsim. Darīsim visu da jebko, lai iznākot no šejienes jūs varētu pilnīgi atkārtot to dizainu, ko es jums mācīšu nokopēt. Lūk, tāds man ir jums priekšlikums, un pieteikties jūs varēsiet caur linku aprakstā. Šī raidījuma jautājumi skan šādi.
vai pirms vintage dizaina lietošanas, veidošanas mums ir jānometē, vai var vintage gēlu likt uzreiz uz spīdīgās kārtiņas. Un laimīgais dāvanā saņems vintage gēlu. Un vēl es jums gribu atgādināt, ka 25. novembrī mums būs meistaru diena. Jā, tā patīk bezmaksas meistaru diena, kuru jūs ļoti mīlat un gaidat. Bet tie, kuri nepaspēja pierakstīties uz 25. jūs varat pagūt, jo 3. decembrī būs papildu grupa. Tā kā tiekamies 25. un 3. datumiņā. Pieteikties var, links būs aprakstā. Un atkal šis skumjais mirklis klāt, kad man no jums ir jāatvedās. Paldies jums visiem, ka komentējat, paldies, ka mani atbalstat, sūtat man vēstules, uzdodat jautājumus. Paldies, ka jūs esat. Līdz nākošai reizei.